Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters, blasting up the jumping. Yo, make sure you move your booty. Shake that thing in all the city. šis ir šovs Žogi. Es gribētu pieteikt mūsu lielisko apsardzes drošības pakalpojumu dienesta darbiniekus Hans un Frūks. Vai nav brīnišķīgi? Vēl es gribētu dot raidījumu vārdu mūsu sponsoriem. Mūsu sponsors ir Vodka. Connecting people. Opa! Vodka! Tagad mūsu šodienas tēma ir ļoti nopietna. Tādēļ es vēlētos aicināt mūsu pirmo viesu Džuriku. Džuriks! Čo? Sēdi. Stāsti problēmu. Nu kā? Baigā problēma. Man nesen kā nekā bija dzimšanas diena. Un, protams, mani vecāki gribēja man uzdāvināt labu dāvanu. Nu, protams, kurš gan negribētu. Protams, viņi arī nezināja, kādu dāvanu grib, tāpēc viņi man uzdāvināja vibratoru. Es saprotu, vibratoru. Diezgan dīvaina dāvana. Ko lai es ar to vibratoru izdaru, jo es neesmu meitene? Jā. Un kur lai es viņu tagad lieku? Jā. Tādēļ es ar saviem vecākiem pilnīgi un galīgi sastrīdējos. Gandrīz ar savu tēvu sakāvos. Jā. Bet viņi abi divi izlēma, ka man ir jāizmet no mājas. Drausmīgi. Jā. Drausmīgi. Un tādēļ tagad dzīvoju pie draugiem Jā. kaut kādā tur čukņā. Nu, tas ir jāsnī. Labi, es gribētu īstenībā dot vārdu mūsu auditorijai, lai viņi pakomentē. Lūdzu, jūs. Sveiki, jā. Man arī vienreiz bija tās atgadījums, ka es eju pa ielu, jā, un skatos uz zemi, un tur mātrās tāds rozā pūkains vibrators. Es viņu, kā tevi pacēlu, iegāju vienā mājas poģītī, un tad es nolūku biks un viņu... Nu, pietiks laikam stāstīt par to, mēs visi sapratām. Un ko jūs domājat? Ko jūs domājat? Varbūt kaut ko teiksiet? Kas jūs kurlmāms esat? Jā, viņš ir! Kas viņš? Kurlmāms! Pardon. Es runāju zīmju valodu arī. Labi. Es domāju, ir pienācis laiks aicināt nākamo šova viesi Džurika brāli Šuriku. Aplausi! Ej, sēdies, brāku, Blatava. Brāli. Koroč, klausies. Tas viss ir nopietni, ja? Tu man tas tagad vari... Nē, nu tas ir normāli paklausies, ja? Klausies. Tas ir normāli, ja? Man arī tāda paša dāvana bija, ja? Nu, es teiktu, es izmēģināju viņu, ja? Nu, bet bija normāli, ja? Es izlasīju vienā Āzijas enciklopēdijā, ja? Āzijā tā ir Ko tu tur izlasīji? ļoti pieprasīta dāvana, vibrators, pa piemēram, ja? Vīriešiem, jā? Aizveries, ja? Es zinu, ka tu to lieto un tagad tur... Es tagad to lietoju, jā? Nelietoju, Tu man ja? vispār afigelko, jā? Hans Frūgi! Tu man vispār... Hans ir Frūgi! Paldies mūsu lieliskajiem drošības dienestu dāvani Atvadīsies. darbiniekiem. Aplausis! Pašam tev maz. Lūdzu ievērojiet klusumu. Aicināšu nākamo šovu viesi, kas mums palīdzēs tikt pie skaidrības. Tā nebūtu nav skaidrīte. Tā ir Žurika un Šurika māte. Lūdzu. Studija. Aplaus. Vairāk aplaus. Sveiki. Foto. Lūdzu, droši sēži. Mamma, ko tu te dari? Ko tu te dari? Uzaicināju. Priekš kam tu te atnāci?
Tev tad nav ko Mani darīt. uzaicināja uz šajien, lai noskaidrotu šo situāciju. Brālis teica, ka vibrators ir Āzijā ļoti populāra dāvana. Jā, jā. Un tā arī ir. Esam redzēs. Paklau, tu Dēliņ, tā kāpēc nerunā tu Dēliņ tai- ar savu māti, ja? Kāpēc Tu tu man te taisi ģimenei nemāci kaunu? runāt kā. Dēliņ, Ej, cipa, nemaisies. kāpēc tu taisi ģimenei kaunu? Es nesaprotu. Dēliņ, Kādu kaunu? kādu kaunu? Dēliņ. Nu labi, es tev tā nevaru saukt. Saprot, Dēliņ, nu, Negaidīts tētis pavērsiens. gribēja Dēliņu, bet, nu, sanāca meiteņa. Tu gribi teikt, ka esi meitiņa? Meitēns. Kaut kas prātam Kāpēc tu man to neaptverams. neteici? Priekš kam tev viss Šoks. jāzina? Kāpēc tu man to Tu neteici? saproti? Tas ir mans dzīves sapnis. Pārstājiet. Tas ir mans dzīves sapnis kļūt par meiteni. Paldies, baba, ka tu mani paaicināji. Paldies! Lūdzu. Paldies, mamma. Un ar tevi es vēl parunāšu. Kā meitene? Labi, es domāju, ņemsim to tur. Bangu. Ting, ja. Gongu ņemsim. Un, šeit ir situācija skaidra. Lūkšu vārdu varbūt. Vai publika var kaut ko pateikt šajā sakarā? Nē, viņi nevar neko pateikt. Nu, tad es pateikšu pats. Es domāju, mūsu šovs ir laimīgi, ka mēs varam sniegt šādus patiesības mirkļus. Jā, teiksim tā. Es domāju, ka tas ir prieks un laime šai ģimenei. Jūs redzat, cik viņi ir saticīgi. Jā? Jūs redzat, pilnīgi saticība. Un es domāju, ka mēs esam priecīgi sniegt šo. Es domāju, paldies šova viesiem un Es domāju, aplausi.